improvizācija un stand-ups ir divas atšķirīgas lietas. Es ceru, ka jūs neesat apnikušas. Es ceru, ka jūs neesat apnikušas cilvēkiem, un šī epizode nebūs suņiem zvalsts. Šīs ir ļoti atšķirīgas vidusskolas pieredzes. Pagmātīgi, tu nevienu nerīvējies dibeniem. Nē, sākam saprat, nerunājam par to. Tā bija ļoti seksistiska vide. Un lietas jāsauc īstajos vārdos. Esiet sveicināti 16. laika kapsulas epizodē, un šī patiešām ir ļoti īpaša epizode. Es tūlīt izstāstīšu, kāpēc. Pirmkārt jau tāpēc, ka pie manis ciemos šodien ir divi viesi, ja precīzāk sakot viešņas. Pie manis ciemos ir improvizācijas duets divas. Divas lieliskas improvizatores, divi lieliski cilvēki. Mums ir sanācis kopā gan sastrādāties, gan arī būt uz vienas skatuves. Viņas mani uzaicināja savā izrādē. Es runāju par Aneti Bendiku un Elīnu Geidu. Ja nu kāds nav redzējis divas darbībā, es no sirds iesaku to izdarīt. Ejiet uz viņu izrādēm, un es garantēju, ka jūs izsmiesieties, jūs būsiet pozitīvi uzlādēti un vienkārši jutīsieties labāk. Tā ir mana tāda tiešām diezgan liela pārliecība. Otra lieta, kāpēc šī ir īpaša epizode? Jo šī ir noslēdzošā pauze. Laika kapsulas epizode, pauze. Šajā studijā. Jā, šajā studijā šī ir noslēdzošā laika kapsulas epizode, un burtiski šajā brīdī, kad es rakstu šo intro, es esmu šeit, un jau pēc pāris minūtēm es krāmēšu visas studijas lietas un došos tālāk, un es meklēju jaunu studiju. Ja nu kāds zina kādu foršu telpu, kuras varētu iekārtot šo laika kapsulas studiju un turpināt darboties no turienes, droši dodiet ziņu. Varbūt līdz tam, kad jau būs iznākuši šie epizodi, varbūt es jau būšu atradis un iekārtojis jauno studiju. Es tikai gribēju jūs, tā teikt, nomierināt, ka laika kapsula turpināsies. Viss ir kārtībā. Vienkārši nāksies mazliet pārvākties. Un iespējams šis ir īstais brīdis, kad sākt jaunu sezonu. Varbūt šī ir noslēdzošā pirmās sezonas epizode. Kāpēc ne? Un mēs varētu jaunā studijā sākt ar otro sezonu. Vēlreiz milzīgs paldies katram laika kapsulas klausītājiem, katram sekotājiem. Liels paldies par jūsu iesaisti, par jūsu komentāriem. Es redzu katru komentāru, es ārkārtīgi novērtēju, un es zinu, ka es to saku katrā epizodē, bet man šķiet to ir ļoti, ļoti svarīgi pateikt. Tāpēc liels jums paldies, ka jūs klausāties un jūs atbalstāt laika kapsulu. Ir pienācis tas brīdis. Anete Bendika un Elīna Geida. Patīkam klausīšanos! Jūs esat pēc garas nedēļas, jums bija jābūt no rītiem agri. Kaut kur? Kur jūs bijāt? Mēs bijām BB brokastīs kopā ar UFO, jo Freds gāja atvaļinājumā, un tad mēs saņēmām zvanu, un tad mēs cēlāmies nedēļu 4:30 no rīta un gājām uz BB brokastīm. Jā, bijām kompānijā ar UFO, un pēc tam gājām uz tikšanās reizēm ar klientiem un vadījām pasākumus. Jā. Lieliski. Visi darbi bija visu laiku. Jā. Pirmkārt, es gribu uzsvērt šo, un šo ir ļoti svarīgi uzsvērt visiem laika kapsulas klausītājiem. Šis ir unikāls notikums, jo kurš sanāk 16. epizode šobrīd ir. Jā. Un pirmo reizi pie manis ciemos ir divas. Tā kā pirmkārt jūs un šī vārdu spēle jums tur ir jau tā kā, jā. Es nereaģēju speciāli. Jā, kas vēl ir jauns. Bet tiešām divi cilvēki šajā mazajā studijā ir pirmo reizi, līdz ar to tas ir liels notikums. Tagad maz taurīti. Un, tu tā kā ieliks efektu vai paliks tas tādu, ka tu palaidi gaisu? Šī paliks. Šī ir paliks. Tu iztriec lielu bargu naudu, lai mēs varētu būt tūkstošus. Šim tūkstošiem mikrofonam. 1000 eiro. Jā, tātad to es gribēju pateikt tīri kontekstam. Daudz jautājumu, ko es vispār gribu jums vaicāt, ar ko lai sāk. Viņš nav sagatavojies. Vadi mūs. Labi, sākam. Vispirms parunājam vēl bišķiņ par to rītu. Man interesē. Jums tā ir pirmā radio pieredze kaut ko vadīt. Nevis, ka uz intervijām, es tā kā snap. Nevis tā kā uz intervijām. Jā, nedomā. Bet tā kā uz raidīt. Ka vadīt.
Mēs jau baigi nevadījām. Mēs bijām UFO vadībā. Mēs bijām tā kā viņa ciemiņi. Nav jau tā, ka BB Brokstīm mēs izmainījām formātu. Mēs bijām viņa ciemiņi. Mums bija sadarbība. Jā, bet nav tā. Es mēģinu no atbildības atkritīt. Bet jūs jau bijāt tā kā uz visu ēteru ciemos, vai ne? Jā. Tā tad es teiktu, ka jūs bijāt co-hosti. Jūs vadījāt. Nu labi, ja tu tā gribi. Jā, es tā gribu. Es piekrītu. Okay. Nu un kā jums gāja tur? Labi, garās, mūs gadījis atlaida. Kas jūs atlaida? Nē, mēs jokojamies. Bet man liekas, ka mums gāja kopumā labi. Un man šķiet, ka mēs atradām kaut kādu kopīgu humora līniju un muļķību līniju. Jo man patīk muļķoties un Keidē arī. Jā. Tad mēs tur saskanējām. Tad, kad bija tas trakulīgais rīts, bija tas, ka mēs jau varbūt nezinām visu par radio noteikumiem. Bet mēs prasījām UFO, vai drīkst teikt. Arī viņš nezina. Viņš arī nezināja, jo viņam laikam vēl nebija bijis tāda pieredze visā viņa karjerā, ka Rānete iedrošināja vienā no mūsu tiem rītiem. Mums bija dažādas tēmas, un tā tēma laikam bija seks. Jā. Otrdien. Un mēs izvilkām, atradām nerātnās Dainas no dainuskaps.lv un atradām savu vismīļākās Dainas un skaļi lasījām ēterī. Un tad ieskrēja ēterā vai ēterā? Laikam ēterā, jā. Tādā ēterī tu esi. Ēters. Jā, pareizi. Un ieskrēja iekšā un teica, ka mums būs jāmaksā sots. Bet mēs 3 reizes to nebija, viss bija kārtībā beigās. Bet bija diezgan komiski. Mēs 3 reizes nolasījām to Dainu. Gribi? Jā, kas tur bija? Jūs atceraties no galvas? Jā. Es neatceros beigas. Labi. Es ar sākumu. Jā. Pisiet mani ciema puiši, man ir laba speķa pīzda. Pipelīte mazgājās, kāpa, un tad bija jāizdomā salīdzinājums. Klausītāji bija jāiesūt, kas kā pipelīte mazgājās. Un studijā bija arī viesi muzikāli, kuriem mēs uzreiz aicinājām ne tikai izdomāt salīdzinājumu, bet arī sacerēt arī visu melodiju. Un kamēr mēs tur sākām sacerēt, tikmēr mums norausta šī pasākuma. Bet es biju šokā. Tā ir folklora, rekula mūsu latviešu. Es nesaprotu, kāpēc nevar to teikt. Es bišķi apvainojos, bet nu labi. Bet jūs to, tā kā, es noformulēšu jautājumu. Tu arī negaidīji tādu. Šis bija pārsteigums, jā. Jūs to teicāt ēterā pārāk pat tā kā nešauboties, ka šis varētu būt tā kā... Viss nebija nekādas šaubas. Kas arī, man liekas, pēc tam varbūt vēlāk dienā ir kaut kāds tāds... bet varbūt mums vajadzēja kaut kādu filmu, bet tu esi tādā agrā rīta stundas burbulī tur, un viss šķiet normāli. Jā. Atcerieties, 5LV taču bija vienreiz tas brīvrunu betlā izskanēja. Jā, noteikumiem ir jāsako, noteikumi ir jāapgūst. Šī bija pieredze. Mēs apguvām jaunas lietas. Nešķiet, ka tas, kas ir kaut kāda, tā kā Dainu skapī, ka to nevarētu nekad lasīt skaļi radio. Man šķiet, ka vispār Dainu skapī materiāli, vispār tradicionāls kultūras materiāli ir ārpus jebkādiem ierobežojumiem un viņi ir jāskat. Šeit varbūt protams, var pārmest, ka mēs tur izmantojam kaut kādu šokējošu tautas dziesmu bez konteksta un tam līdzīgi. Jo tam visam jau ir konteksts. Un interesanti ir tas, ka tie zēni, kas bija studijā, nezināja, ka vispār kā suga eksistē tādas nerātnās Dainas. Tā kā tu nezināji? Nē, es zināju, kad eksistē tādas Dainas. Nē, kā tu valdi ar bet es pat teiktu, ka tas bija tāds izglītojošs rīts visiem. Jā. Ļoti labi. Ilgi pašur. Bet kā? Bet kas ir pīzde? Nav slikts vārds. Pipele. Kādā kontekstā jāskatās, protams, un Dainu skapju kontekstā tas nav nekas slikts. Taisnība. Interesanti arī, no kurienes tie vārdi ir radušies. Tā kā tieši tie burtu savirknējumi. Kāpēc viņi ir tādi, kad viņi ir. Bet es varētu paaicināt valodnieku. Kādreiz kādu, ne? Tas būtu fun. Tas būtu fun. Un tieši prasīt šos visus. Jā. Pīzda, pīpele. Kas vēl? Viņš vairākas reizes pateicis, to būs jāliek pīkstuļi. Es it kā iepriekšējās epizodēs kaut ko tur liku pīkstuļus, bet tagad es domāju, bet varbūt nav ko. Māc, ka nē. Varbūt jāaudzina jaunā publika. Nē,
varbūt Varbūt šis uzlikt? ir ievads, varbūt, lai neizslēdz ārā Es, nē, tad es teikšu, ka tu cenzē latviešu folkloru. Taisnība. Jā. Tātad nedēļu jūs nostrādājāt SVH. Jums bija interesanti un aizraujoši. Bija kaut kādas atsauksmes? Parasti ir tā, ka tā kā sūta dažādas īziņas klausītājiem. Hate-mailu. Ir hate mails. Es atceros, ka SVH laikā kaut kāds, kurš tas bija? Es negribu tagad samelot. Kāds no lieliem mūziķiem, kas aizstāja, arī bija ēterā. Tad viņam arī kaut kā man no bērnības palicis prātā, ka viņam daudz hate mails bija. No bērnības tev tā ir. No tīņa gadiem, jā, es kaut kur 16. Bet tas, kas Mārtiņam varbūt ir hate mails, tas ir. Jā. Nē, mūsu gadījumā. Mums nepatika. Jā, mums nepatika. Kāpēc pat heito? ir cilvēki, kuri ir ļoti uzticami rīta programmas klausītāji. Jā. Viņi nevēlas, lai tur mainās nekas. Un tad viņi arī pauž savu neapmierinātību kaut kādām 2 šmīzēm, kas tur ir atnākuši. Šmīze, tas arī ir jācenzē man. Varbūt. No kurienes tas ir? Nezinu. Jūs sakām tādus vārdus, ko Mārtiņš varētu nezināt, un viņš pirmo- nezinās, kam jāliek pīkstos. Būs smieklīgi, kaut ko viņš būs salicis, un viņš nevarēs saprast, ko mēs runājam. Šmīze, es dzirdu pirmo reizi. starp citu. Šmīze? Jā. Okay. Es to vārdu iemācījos tad, kad pēc Tev vienas tādā ballītes manu māsu un viņas draudzeni nosauc, vai arī visas mūsu nosauc Omīte tajā ģimenē par šmīzēm, runājot ar savu mazdēlu, ka viņam ar tādām šmīzēm, kuras salauž ballītes laikā galdu, nevajadzētu pīties. Wow. Okay. Bet mums tā iepatikās tas vārds, ka Jā. viņš tad no tiem, cik mums bija 17 gadi, iefolklorizējās mūsu runā. Iedomājieties, jūs varējāt būt F16 šmīzes. Jā, varējām. Varbūt. Varējām. Varējāt, bet jūs neesat. Jā. Brīnišķīgi. Kāds bija jautājums? Jautājums bija par to hate, par hate mail. Es saku, Jā. bija kaut kādas iebildumi, Jā. kas tās tādas ir, met UFO viņas ārā. Visus Tas sabloķēja ir viņš. pilnīgi normāli, ka cilvēkiem nepatīk pārmaiņas, un bija arī labi vārdi. Mēs Jā. arī riskējām pacelt zvanītājus ēterā un teicu labus vārdus cilvēki. Cik jauki. Labo bija vairāk nekā. Bija divi tādi ļoti drūmi kungi, kuriem ļoti nepatika mūsu dalība, un tad UFO viņus nobloķēja. Pareizi. WhatsAppā. Man liekas, ļoti Nav ko. mīļi. Jā, Jā. viņš ļoti par mums rūpējās, lai neviens mums neko nesaka, lai mums ir laba pieredze. Viņš ļoti, ļoti mūs tā kā auklēja. Jā. Paņēma savā paspārnē. Jā. Nu, redz, cik skaisti. Es esmu liels jūsu fans. To es gribu pateikt. Tiešām. Es esmu liels jūsu fans. Es tagad domāju, kad es jūs abas. Klausītāji vēl uz šo mirkli nezin, kas ir tās jūs. Tas ievads jau ir bijis montāžā. Labi. Tas ievads jau ir sākumā bijis. Jā. Tad viņi varbūt nezin, ka tu esi bijis arī viesos pie mums. Es Jā. esmu, jā. Līdz tam mēs vēl varbūt nonāksim. Bet Jā. es esmu, jūs man šķiet, ka pirmo reizi saticis kā sunīt, tad, kad Kristīna Kārklā bija ciemos. Tā nevarētu būt. Jā. Bet Elīnu es esmu saticis iepriekš. Es tevi satiku kaut kādā tusikos kaut kādā pasākumā. Jā. Jā, un tad mēs runājām, ka, nu varētu, ja nu kāds droši dodiet ziņu, Jā. ja nu gribat uzaicināt, un tad arī mēs satikāmies. Jā, bet kāpēc šo visu saku? Jo man interesē, un es ceru, ka jūs neesat apnikuši. Es ceru, ka jūs neesat apnikuši cilvēkiem, un šī epizode nebūs suņiem zvalsts. Nē, es ceru, ka jums nav apnicis šis jautājums. Bet jums es tomēr gribu to pavaicāt. Kā jūs radāties? Nē, mums nav apnicis, Nav jo apnicis mēs jums? neesam kaut kādā Hollywoodas slavenību līmenī, kur tev saprast, kā tu sāki nodarboties ar aktieru mākslu. Jā. Vēl. Nav vēl šis apnikums iestājies. Tas ir ļoti labi. Man par to ir prieks. Mēs varētu parunāt par šo. Man tiešām, jā, Tur interesanti. gaidējās tā. Jā. Senos laikos, tad, kad man bija 19 gadi, man liekas, mums bija 19, 20 kaut kur tā. Pirmais kursiks. Jā, es strādāju par viesmīlu. Aneta arī sākotnēji strādāja par viesmīlu, bet viņa atlaida pēc mēneša. To es drīkstu. Man šis mīļākais stāsts. Viņa zvanīja uz darbu, teica, ka viņai saslims suns. Kaut kādu 5. reizi. Tagad man ir papildu jautājums par šo. Nē. Nē, Anita, tā kā mostās pamazām. Jā. Bet, Nē, tur arī bija jāceļas 5 no rīta, un mēs bijām sīki skuķi, un loģiski negribas. Es negribēju strādāt. Jā. kas tas bija Viss par darbu? kārtībā. Kurā? Par viesmīlu. Jā, bet kas tā bija par vietu?
Viesnīca? Alberta viesnīca bija tāda agrāk lejā. Vairs nav tāda, ne? Un tas darbs bija arī nenormāls, grūts. Tagad viņi kaut kāds MC, kaut kāds AB, kaut kāds burti. Labs. Un jūs bijāt reizē viesmīlis tur? Jā, Gaida ļoti gribēja strādāt, es negribēju strādāt. Un mums tur iebīdīja radinieks, un es tiešām biju ļoti neieinteresēts strādāt. Viņa bija saguris skolnieks, kuram bija jāiet 70 mūzikas skolās, zīmēšanās, glaznošanās, un tad strādāt arī negribējās. Bet man kaut kā man gribējās, jo es gribēju strādāt jau kopš bērnības. Un es tur paliku. Nu labi, te baigi ilgais ievads, bet Nē, piedod, es jau par šo man vienkārši interesē. Jūs abas divas, jūs pazīstat vienu otru pirms tās strādāšanas? Jā. No vidusskolas laikiem. Jūs klasē vienā gājāt vai kā? 10. klasē. Sēdējām vienā solā. Vienā solā. Es tagad mēģinu iztēloties, divas sēž vienā solā. Es to varu ieskicēt. Pastāst, lūdzu. Jā, Viņa atriedas par to darbu. lūdzu. Es esmu savās baltajās Adidas skiediņās vidusskolā jaunā. Un tur ir man klases biedra Nelīna Gaida, kur pārvietojās uz špilku kurpītēm vai špilku zābakiem. Un viņai ir tāda maz rozā somiņa, kas dangalējas uz rokas. Kuras bija nodzagus Veronikai savai māsai. Nu redz. Sveicien, Veronika. Jā, un šajā somiņā kāda nojaut Nelīna nekāda mācību materiāli, kas būtu nepieciešama vidusskolas izglītības apgūšanai. Un tad Gaida visu laiku prasīja man. Un tas, ko viņai nebija nekādas klades, tāpēc katru stundu sākumā ir tu vari izraut kladēji vidējo lapiņu. Un tad es no klades vidus lēšu lapiņu, kur viņa apraksta stundas laikā un iestūķē te mazajā somiņā. Nākamā stundā pariet uz matemātikai lapiņu. Un, bija tāds posms. Jā, un tad grāmatas arī nebija. Un tad es vilku ārā lielo, piemēram, vēstures grāmatu. Es viņu no Berģiem uz centru atdabūju, bet Gaida tad, vai tu vari lūdzu man parādīt? Un tad mēs lasām, un es lasīju ātrāk, un es gribu pāršķiet lapu. Es tā darīju. Nē, tu tā darīji. Gaida apvainojās, ka es gribu pāršķiet lapu. Un, tad dramatisks vidusskolas laiks. Superīgi. Un jūs arī pabeidzāt tad kopā 12. klasi, jā? Neizklausās, ka es pabeidzu, bet es pabeidzu. Knapi, bet pabeidzu. Ar divas pusēm mēs pabeidzām 12. klasi. Mums bija kopīgs izlaidums, kuru mēs abas arī vadījām, man liekas, ne? Jau. Jā, es atceros, ka es vadīju. Mēs uzstājāmies, bet es arī vadīju, man liekas, mūsu izlaidumu. Jā, es atceros, kas par Eglīti un Naura Brikmanu dziedāja to dziesmu. Vai to vajadzēja? Vai atcerēties? Tā trauma uz mūžu. Jā. Bet viņi arī mācījās tā vidusskolā, tāpēc mēs arī esam pazīstami. Tad jūs no Rīgas nākat, sanāk. Jūs mācieties Rīgā, jūs esat Rīgas, tā kā noscīt Rīga. Elīna. Es līdz 5 gadu vecumam dzīvoju Dobeles rajonā. Un viņi tur ir arī dzimusi. Izpēc to stāstīt cilvēki. Pagaid, tiešām Dobelē? Jā, Dobeles rajonā, ne jau Dobelē. Nākotnē? Dobelē pašā viņa nelaid iekšā. Augstkalnē. Man vienkārši radinieki dzīvo Dobelē. Varbūt jūs beigās esam radinieki. Varbūt esam radinieki. Dobelē. Jā, vispār Dobelē forši. Tad atgriežoties. Mēs pabeidzam vidusskolu. Tad jūs pabeidzat vidusskolu. Bet es uzaugu ar govīm. Dobelē. Jā, Dobeles rajonā. Un tas darbs, ko mēs pieminējam, tas vispār bija pa vidusskolai. Tas bija vasarā pēc 10. vai 11. klases. Nē, mums jau bija 18. 11. klases. Tad, jā. Mazliet par to skolu. Jā. Jūs jau tad domājāt, tā kā kaut ko uzstāties? Jums bija kaut kādas idejas? Vai... Ko mēs domājām? Ne, bet vai jūs atceraties? Mēs atceramies, ko mēs domājām. Bet mēs uzstājāmies visādi. Kā? Essential klubā. Essentialā mēs dejojām. Jā, mēs gājām uz Essential ar 5 latiem, kas tev garantēja to, ka tu vari nopirkt ieju. Jā. Un tad tev paliek 2 lati, ko iztērēt dzērienam. Dzērienam tātad šampanietis, bet tu jau viņu nedzersi vakar sākumā, tu viņu, vai skrūvu, man liekas, arī maksāja 2. Nebija tas ļaunais, niknais, vai kā mēs tas jau bija. Jā, ļaunais zilais. Tas bija jau kokteils, jā, ne jau es domāju, Nē. Mēs tādu varas neizmantojam. Un tad mēs aizgājām tur, mēs dejojām.
Un tad, kad ir augstākais slāpju punkts, tad mēs gājām nopirkt to dzērienu, izdzert viņu tikai slāpju dēļ, lai atkal dejotu līdz pirmajam autobusam. Tas bija vienīgais, kas mūs interesēja. Wow. Jā, jo no vīriešiem nevar kaut kādus dzērienus ņemt. Viņi pēc tam neiet projām. Un tad mēs tur cietām. Nu, redz, šis ir ļoti... nav jau tā, ka mēs bijām ģida troškas ņēmām jau arī vajadzēja no sākuma tā parīvēties. Jā, vajadzēja sarīvēšanos ar dibeniem. Un tad dzēriens. Tā kā tāds dzīvnieki. Tā kā mileniāļi. Tā kā tāds kaķenis. Šīs ir ļoti atšķirīgas vidusskolas pieredzes. To var arī jūs, kad mēs runājam. Pagmātīgi, tad viena arī vēs dibeniem. Es nebiju klubā. Cēsīs tā nepiešļūt sievietē no aizmugurs. Tā negrindoja. Cēsīs bija fonoklubs. Tas bija klubs, kurā es biju. Jūs zināt fonoklubā? Esat bijušas fonoklubā? Tur es neesmu droši, es grindoju. Varbūt es kaut ko padejoju. Es nevaru iedomāties māciņu grindoju. Ne gluži balles dēļ, bet kaut ko. Mārtiņš valsēja pa fonoklubu. Labdien, dāma, vai drīkst pajautāt? Īstenībā mēs daudz uzstājāmies. Tas jau bija laiks, ka mēs ar grupu spēlējām. Līdz ar to man patika vairāk spēlēt, nekā būt tur lejā kaut ko darīt. Jā, ar plebejiem. Jā. Skaidrs. Tātad atšķirīgas pieredzes. Cēsu pieredze, Rīgas pieredze, Essential. Superīgi. Mēs esam tajā mileniāļu paudzē, kur mēs riktīgi notusējām. Tā kā, nav tā, ka mums kaut kas ir nepadarīts. Nepadarīta darba sajūta. Kaut kas vēl jāpadara, varbūt vēl kādā. Nē, tādā tusiņu ziņā, ja mēs salīdzinām, ka tur Gen Z čīkst, ka viņiem vispār nav tāda tusiņu eksplozīvā pieredze, tad mūsu paudzē viss bija kārtībā ar to. Lieliski. Un improvizācija jums tur bija kaut kur klāt, ja nebija? Neskaitot deju improvizāciju. Nē, tikai deju improvizācija. Un improvizāciju mēs saskārāmies tikai pēc vidusskolas tajā pirmajā kursā. Un tagad uz to restorānu. Jā. Nē, tas jau pa vidu tur notika. Tas ir pa vidu? Pēc 11. klases tajā vasarā. Jā. Bet, tas restorāns, bet man saistībā ar to restorānu vispār bija izbraukums. Izbraukuma tā kā bankets. Un tas bija Hamletā, Hamlet telpās. Un es jau kādu laiku, es kaut ko tur, un es ieraudzīju plakātu, kur bija rakstīts, ka notiek kaut kādi tur kursiki, aktieru meistarības. Un es gribēju iet, bet es negribēju iet viena, man bija bail, tāpēc es teicu, Anet, nāc ar mani. Un tad viņa piekrita, un mēs gājām kopā uz trešdienā uz tiem aktiermeistarības kursikiem, kas izrādījās bija pie Zagorska Hamletā, tas improvizācijas tur teātra kaut ko, es nezinu, ko viņš tur. Es pat neteiktu, ka tas bija improvizācijas teātris, ko viņš mums pasniedz. Un tajā vakarā mums arī teica, ka mums jāuzstājās, jākāp skatus. Un man pirmā etīde manā dzīvē arī bija tieši Breida. Es neko nepateicu, man bija zils melns gar acīm. Viņš man tā bīdīja pa skatuvi. Un tā arī turpinājās mana karjera tur. Es nebiju īpaši talantīga šajā jomā. Anetei tur labāk gāja, bet tad es aizgāju prom. Jā, tu pastāsti, kā tu gāji Hamletā. Nē, Hamlets tā bija. Tu esi bijis Hamletā. Tas vispār pilnīgi cits zvērs. Tur viss bija par un ap sacensību. Un tad, kad mēs tā kā vispār nesapratām pat no tās pirmās nodarbības, jo Rolands ļoti mīļi vairāk koncentrēja uz savu personību un iepazīstināt ar sevi tajā pirmā nodarbībā. Līdz ar to, kad nodarbība beidzās un tūlīt bija jāsāks izrādē, vienīgais, ko mēs zinājām pa impro, ka nedrīkst teikt nē. Līdz ar to mums prasīja, vai mēs šovakar piedalīsimies izrādē. Mēs teicām, jā. Un tad ieradās Jūs teicāt, jā, un. Jā. Tad ieradās Mārtiņš Dauguls, Kaspars Breidaks, 4 brāļi, un tāds ļoti spēcīgs sastāvs. Un mēs uz to mirkli vēl aizvien nezinām, kā izskatās improvizācijas teātris. Un Hamletā viss bija balstīts uz sacensību. Uz izdzīvošanu. Pirmajā daļā piedalās visi, arī brīvprātīgie no malas, ja viņi ir tik traki. Parasti reti, kurš tur rāv, tur baigo drosmi vajadzēja tomēr uzkāpt visu šajā barā virsū. Un tad ir ieteikums etīdei. Viņš, piemēram, Rolands vadītu izrādi, viņš teikt, un tagad skatos Mārtiņš Spuris, Anet Bendikā un Elīna Geida. Mums vajag ieteikumu no zāles, paņemam kaut kādu tur Viņu ir gliemes, tas ir koks, un viņš ir Viktors. Un tad atskan gongs. Un lai jums sanāk. Jā, un tad atskan gongs, un sākās etīdi. Jūs spēlējat, jūs darat, ko jūs varat, un tādas ir visas etīdes pirmajā daļā.
un uz otro daļu saucās dialogi. Uz otro daļu tiek samazināts uz pusi cilvēku skaits, kas spēlē, viņi tiek uzrakstīti uz tāfeles, un viņi tiek pāroti pa pāriem uz skatus. Tad, piemēram, es ar tevi būtu tikai un tam līdzīgi. Un no tās otrās daļas ir trešā daļa, kas ir monologi, kur tad tiek 3 vai 4, kuriem vislabāk veicās. Skatītāji plaudē un Rolands vērtē, kuri tad ir šajā izrādē līderi. Un tad viņi tiek 3-4 cilvēki uz monologiem. Un monologs izskatās tā, ka tu iznāc aizkar priekšā un tev pasaka, piemēram, skatītājiem atkal prasa, kādu monologu jūs gribētu. Un tā kā, Mārtiņa Spūra vecās kedas monologu. Aiziet, lielisks ieteikums, super, sākam. Un viss, tu esi Mārtiņa, jā, un tu runā monologā, ko domā, ko jūt, ko piedzīvo Mārtiņa Spūra vecā keda, kas esi tu. Un tad, piemēram, Kozmens nāk pēc tam un viņam iedod krokodila asaras monologu. Vai, viss kaut kas. Jā, dažas monologus atceros, kas tur riktīgi labi saslēdzās. Tas bija vienreiz Narvisen pārdevējs monologs, vai es biju izbijušas aktrises monologs. Tādus atceros, kurus tādā riktīgi crazy aizgāja tā, ka tu tiešām neesi tāda ārpus ķermeniska pieredze. Jā. Un tad ir uzvarētājs katrai izrādēji. No monologiem skatītāji iebalso, kurš ir uzvarēts. Jūs uzvarējāt kādreiz? Es uzvarēju visu laiku, un es uzvarēju arī beigās sezonu. Jā. Es aizgāju prom diezgan ātri no Hamleta. 3 lietas, ko jūs liktu savā personīgajā laika kapsulā. Ja pēc... Es atceros, ka tu visu laiku to klausies, domāju, es nezinu, ko es teiktu. Un tagad man tieši tāpat sajūta. 3 lietas. Līdz ar to šajā epizodē sanāk, mēs sagaidīsim 6 lietas, ko jūs liktu savā personīgajā laika kapsulā. Pēc par to domāšu visu epizodu. Tagad ir jāatbild? Jā, bet viena, nevis visas 3. Tagad tikai viena. Bet tā kā cilvēcei, ja? Vienalga. Nē, kā? Ko es gribu izrakt pēc tam? Nē, kad es miršu vai kā? Nē, mēs jau visi būsim miruši tad. Bet kāds atradīs, piemēram, Elīnas Geidas un Anitas Bendikas laika kapsulas, atvērs vaļā un, piemēram, ieraudzīs, tur ir ielikts kaut kas. Un ir viesi, kas liek arī abstraktas lietas. Piemēram, Oskars Breidaks, Kaspars Breidaks. Oskars Breidaks, viņa ļaunais dvīļu brālis. Ielika laipnību. Es ieliktu iekšā dainu skapi. Visu dainu skapi. Visu dainu skapi. Jā. Un nevis... Viņš ir arī digitalizēts. Bet Anita viņu izvilkt ārā no tur, kur viņam jābūt perfektā temperatūrā un iebāzt. Kur vispār ir šobrīd dainas, ka ir kaut kur? Jā, Nacionālajā bibliotēkā. Protams, es to zināju. Jā. Un tātad dainas skapi ar visām tām tautas dziesmām vai tikai skapi pašu? Nē. Kā tādu arhitektūras, skapis pats arī ir ļoti unikāls, bet, protams, par tautas dziesmām. Vai tu vari pamatot kādēļ šādi izvēle? Jā, tādēļ, ka man ļoti interesē un patīk tradicionālā kultūra. Man šķiet, ka tā ir ārkārtīgi milzīga mūsu bagātība un vērtība. Es gribētu to popularizēt, es gribētu, lai visi to zina, es gribētu, lai visi to praktizē. Tur ir ļoti, ļoti daudz, ko katrs var atrast sev. Un tur var uz to skatīties dažādos griezumos. Viens ir saprast mūsu vēsturi vai kultūras mantojumu. Otrs ir, ka tu vari arī tur atrast kādas dziļākas lietas tev. Un tas ir ļoti fascinējoši, kā kaut kas tik sens var vēl kaut kur saskanēt vai noderēt ar problēmām vai taviem lielajiem jautājumiem mūsdienās. Izcili. Paldies. Paldies. Pirmā lieta ir ielikt. Un Elīna. Tad stūbi jūtas, izdomāt. Tu vari likt jebko. Es ieliktu improvizātoru zvaniņu, to, kas zvanīšu, tāpēc, ka es pieņemu, ka nākotnē improvizātori neizmirs, un viņi būs, un improvizātoriem mūžīgā problēma ir kaut kur atrast to zvaniņu, jo viņi vairs nekur nepārdod. Un tad tu atrodi kaut kur, un tu nesaki pārējiem, tāpēc, ka tev bail, ka pārējie izpirks ārā. Un tad es ieliktu vienkārši improvizācijas zvaniņu tādu. Improvizātoru. Superīgi, paskatieties. Līdz ar to, ja tas bijis uz mūsu izrādi, tad tas ir kaut kas pilnīgi cits, ko es to tikko stāstīju. Jā. Tur nav par tik daudz sadarbību, tur ir par sacensību, kurš ir asprātīgāks, kurš ir ātrāks, kuram ir spēcīgāka fantāzija, kuram ir vairāk drosmes. Jā, un es diezgan ātri aizgāju prom, man palika Hamletā, mani teorētiski negluži aizvilināja, lai gan nebija nekāda talanta, ko tur nozakt no kāda Hamleta manā kontekstā. Un tad tika dibināts Rīgas improvizācijas teātris, un tad tur es spēlēju kādu laiku. Mēs tā kā bijām dažādās vietās. Mēs ļoti, gandrīz vispār, man liekas, ļoti minimāli. Mēs to pirmo gadu Hamletā tikai, cik
Un, tad mēs bijām daudzus gadus atšķirīgās. Un arī dažādos stilos, man liekas, mēs arī spēlējām. Pilnīgi dažādām skolām gājām cauri. Jā, bet tā tad improvizācijas teātris tajā laikā, vēl aizvien tas ir kaut kas raksturīgs, bet tajā laikā tas bija ļoti vīriešu dominēts teātris. Izspiesties tur sievietei bija ļoti grūti. Un, ja tu to izdarīji, tad arī tevi tomēr lika kaut kādās konkrētās lomās vai izskatos un tam līdzīgi. Mums jau attiecības nepārtrūka tādā ziņā. Mēs vienkārši bijām atšķirīgos teātros. Vienkārši jūs pieminējāt, ka bija kaut kādā veidā grūti ir tas vārds? Vai kā to nodefinēt? Kāpēc? Mums ir jāsaka, ka mēs tad runājam par, mums 36 gadi. Mums ir 36 gadi. Jā, mums ir. Jā. Un mēs runājam par laiku tātad pirms 16, 17 gadiem. Tā situācija bija ļoti, ļoti citādāka. Protams, ir daudz problēmas, kas vēl aizvien ir aktuāls, bet tā bija ļoti seksistiska vide. Tā bija savā ziņā, kādus vārdus izvēlēties, lai nav pārāk liela drāma? Nē, man liekas, ka arī būt drāma. Mēs jau vairāk nedrāma. Mēs taču neraudāsim. Nē. Un lietas jāsauc īstajos vārdos. Bija diezgan pazemojoša vide. Es runāšu par sevi personīgi. Un bija cilvēki, kas gribēja tev ierādīt vietu vai arī kaut kādā veidā ļoti... bija interesanti, bija traki. Anete iepriekš teica, man bija arī tika teikts, tā kā, Elīte, kad tu nāc uz skatuves, tev ir jāuzvedas tā, ka es gribu tev izdrāst. Un tā, piemēram, vai nāc tikai tagad, tu esi meita, sieva. Acting trips. Jā, man bija šādi improvizācijas padomi. Kādā krāsā man jākrāso lūpas, kas man arī jāvelk. Jā, ka jāvelk tikai svārki. Tikai svārkus. Biksēs nevar improvizēt. Tu drīkstēji? Nē, es arī nedrīkstēju. Biksēs nedrīkstēja. Un kaut ko atzīmēt, ko cilvēki redz, kad viņi uz mums skatās, lai mēs to neaizmirstam, ka redz tikai rākali ir pupi un tev pīzda, tā teica. Kā bija? Jā, tā arī teica. Tagad jūs uzkāpjat skatuves, meitenes. Visi, ko cilvēki redz, tev jūs pupi un jūs pīzdas. Šādi mums teica. Vai tas bija kāds... Un tas nebija no Dainas skapja. Tas bija kāds kvalificēts cilvēks, kas to saka. Tie bija cilvēki varas pozīcijās, kas to teica. Vai viņi šobrīd joprojām ir varas pozīcijās? Nē. Nav gluži, jā? Bet tā pieredze bija... Un mēs arī spēlējam kopā ar pušiem, no kuriem daudz vēl aizvien mūsu kolēģi un draugi. Mūsu attiecības arī ir auguši un mainījušās. Mums ir arī bijušas sarunas par to, nevieglas. Grūti uz sevi pastīties no malas ir un tam līdzīgi. Es arī pēc Hamleta, kad es piedzemdēju visus savus bērnus, aizgāju spēlēt uz Karalisko improvizācijas teātri pie Skuteļa, un es arī biju vienīgā meitene tur. Un tas tā atkal ir tā citādāka dinamika, ir citādākā tieksme. Piemēram, viena no tādām praktiskām lietām ir liela atšķirība, vai grupā kaut kādu problēmu jautājumu paceļ Mārtiņš Spuris vai Anete. Jo, ja Mārtiņš kaut ko saka, vispār jā, Mārtiņ, tas ir izli, bet Mārtiņš, reāli saka pa tēmu. Bet Anete, atkal tā ir problēmas. Ļoti ātri var ātri var dabūt drāmas un problēmu zīmogu ar minimālu piepūli. Principā tikai kaut ko adresējot. Jā, mūsu grupā arī vairāki zēni tika arī pazemot un vēl kaut kā tas bija atkarīgs no mūsu vadītāja garastāvokļa. Un bieži vien arī tā, ka kaut kādas sievietes vai meitenes parādās, un tad dažas tur vienkārši vairs nevar izturēt, un nevar īsti arī tā apvienoties un teikt, tur cīnāmies pretī mēs sievietes, jo tiek radīta tāda sacensība visu laiku, piemēram, ja ir kāds izbrauciena izrāda, drīkst tikai viena sieviete piedalīties, jo divas būs pa daudz tajā, 4 džeki un viena sieviete, nevar divas būt. Uzreiz pupu un pīzdu kvote. Jā, izņem te jau. Tas tā kā ir latviešu mūzika. Mums jau nevajag tik daudz prostitūtu šajās ainās. Vai vienkārši to seksīgo viesmīli, kas apvainos vīrieši, kuri būs galvenajā lomā tajā ainā. Jā. Un, protams, jau varētu teikt, ko tu jūs tur necīnieties, tas ir ārkārtīgi grūti, un es pat vairs par to nejūtos tur neslikti vai kā, bet
Jā, kaut kā jau ar laiku. Nu jā, manā gadījumā es beigās sasparojos, pasūtīju visus 7 mājas tālāk. Gribēju, lai arī zēni piebiedrojas, diemžēl tur tā nesnāca kaut kādā brīdī, gan viņi arī tur sāka pievienoties. Tas ir tā, ka tu aizgāji prom? Jā. Un tad es aizbraucu uz kaut ko, mēs arī ik pa laikam aizbraucam uz kādu festivālu, kur tu īstenībā redzi, ka Dievs par tevi izturas kā par cilvēku. Un ka tā improvizācija tāda patīkama var būt un ar cieņu un viss kaut kas tāds, un tu kaut ko jaunu ieraugi. Un es redzēju 2 sievietes uzstājamies tādu duo. Un vienai bija gari blondi mati, un otrai bija īsi brūni. Tā kā mums tajā laikā dzīvē es atbraucu apakaļ un teicu, Anete, sūtām visus nafig un spēlējam 2 tā. Anete teica nē, bet pēc tam jau viņa piekrita. Sākumā tu teici nē, ka īsti. Kāpēc bet varbūt nē? Vēl gribēju kaut ko pastāstīt par to savu pieredzi. Es tā pārlecu. Nē, mēs, man liekas, nekādi īsti arī publiski neesam šo netīru veļu mazgājuši, bet tā ir daļa mūsu pieredzes, un arī tur ir, redz, es piemēram, man ir atkal, mums ir daudz kopīgas lietas, man ir arī ļoti daudz citādāks stāsts, jo es iemācījos spēlēt ar zēniem, es iemācījos spēlēt pēc viņu noteikumiem, es tā kā sapratu, kādā līnijā es varu iet, lai tā kā apspēlētu viņus. Un tas arī ir kaut kas, ko man vajadzēja tā kā pārskatīt pēc tam, tā kā, vai es tā daru, tāpēc, ka es gribu darīt, vai es vienkārši tā daru, jo tā ir izdzīvošanas taktika un tam līdzīgi. Jo improvizācija, vispārībā ir jābūt tādā super atbalstošā vidē. Tu kaut ko pasaki brīnišķīgi. Es tevi dzirdu, es tevi redzu, es tevi atbalstu. Mēs nākam no tādas mega sacensību vidas, kur drīzāk, ka traktori to brauks pāri un tev ir baigi visu laiku jāsaņemās atkal sevi izlikt ārā, ko tu domā, vai ko tu dari, vai savu piedāvājumu, zinot, ka ir ļoti liels risks, lai tev traktoru pārpāv. Un es iemācījos arī diezgan daudz pati traktoram sēsties pie stūras. Un tas ir arī kaut kas, ko man ir bijis grūti atmācīties, jo Kad tu brauc pāri kādam? Jā, vienkārši tev ir vienīgais veids, kā izdzīvot, ir ar elkoņiem. Kā izpaužas improvizācijā braukšana ar traktoru pāri? Reku, piemēram, tur uzbūvēt kaut kādu ainiņu, kur tu taisi rīta kafiju, varētu saprast, ka mēs varbūt esam pāris mājās un tam līdzīgi, un tu tur pasaka pirmo teikumu, kas to definē, un es to ignorēju, un es saku pārmetos uz pilnīgi citu ainu, neļauju tev neko runāt, visu laiku močīju tev pāri, izregulēju visu etīdi, un tādi tēli jau var eksistēt, bet tad viņi ir sadarbībā ar to partneri, kurš to darīja, piespēlē līdzi, ka kur šis ir tas trakais priekšnieks, no kā mēs te visi raustamies, vai tam līdzīgi. Bet, arī seksualizēšana uz skatuves vietā un nevietā, tā, kad mēs to nebūtu mieri darīt, vienkārši tam ir vieta un nevieta, un tad, kad visu laiku tas gribam darīt. Jā, tad visu laiku notiek tikai tās darīšanas pēc, kad nevis ir kaut kāda sacensība, kurš nobučo Selīnu šajā izrādē, un tu vienkārši bailēs spēlē visu to izrādi, to, ka zini, ka vienā brīdī kāds mēģinās to darīt. Un es negribu arī tur, tie nabaga zēni, arī viņi tur, kā tur bija, tā bija tajā brīdī likās rēcīgi. Visi kūlās. Jā, visi kūlās kā varēja, bet, tā ir tāda pretīga sajūta. Tas vadonis, kas ir pie šprices, jau ir īstenībā, ka viņam kaut kāda atbildība ir jāuzņemās par to, kādu vidi viņi rada. Es tev liekas pārtraucu, ne? Tas ir tas, vibes, no kur mēs nācām, un tur ir tā daļa, kur mēs arī pašas iemācījāmies kaut kādas lietas, kas nav veselīgas. Improvizācija nav veselīga, kā skatīties uz dzīvi vispār. Un tad, kad Gaida man pierunāja, ka mēs varētu spēlēt kopā, tad tajā pirmajā izrādē mēs, tas bija laikam tāds arī rādītājs pret to pieredzi līdz šim valdīja tāda milzīga brīvība. Jo es zinu, starp mums ir paļaušanās, ka mēs vienotrai negribam darīt pāri, mēs negribam vienotru pazemot, mēs negribam pakāpties viena uz otras pleciem. Un tas nenozīmē, ka nevar būt līderis viena vai otra kādā etīdē, bet es tad daru visu, lai viņas tēls ir mēs tā kā, mums ir arī vienota vērtību sistēma, par ko, vai virziens, kādā mēs gribam spēlēt impro, par ko mums nav jāstrīdās ainas laikā. Jā.
Kad viss skatās tā kā. Jā, bet, protams, tāds lietas jau notiek, un tas viss normāli. Jā. Bet, tad mums ir visādi etapi bijuši, bet tas ir, man liekas, pilnīgi absolūti tāds dabīgs tāds darba process, jo mēs par spīti, mēs esam arī, tā kā gan draudzens, gan kolēģis, un tas jau arī prasa tādu visādu interesantu tādu kaut kādu mākslu reizēm. Kā tās attiecības jau mainās. Jā. Bet tas arī būtu ļoti jocīgi, ja no vidusskolas laika mēs būtu tie paši cilvēki. Jā, tas ir ilgi ļoti. Man arī bišķiņi ir tāda sajūta, ka tajā brīdī, kad mēs sākam spēlēt divi tā kopā, mēs kaut kādā veidā arī distancējāmies no kaut kādām daudzām tām drāmām un ļāvām, lai cilvēki paši tad tur kaut kā aug vai izdara savus secinājumus un tā. Un, jā, protams, bet ik pa laikam jau arī labi, es arī vadīju pasākums un sāku vadīt pasākums, arī bieži tur pasākumu. Vienkārši kā mēs skatāmies uz sievietēm vispār kopumā. Un ilgi esam skatījušies, ka, paldies, man liekas, ka mainās, bet tur tik un tā ik pa laikam dzirdi kādus teikumus, ka, piemēram, agrāk bija, ka sieviete kā vadītāja tur neņemt, jo viņa nevar enerģiski paņemt cilvēkus, apmēram, vadīt. Es esmu dzirdējis, starp citu arī. Un pie tam, starp citu, no sievietēm, kas, man liekas, ir savādi. Tas ir šausmīgi. Saka, jo mēs jau sievietes, ļoti daudz sievietes arī pavāks līdz tai patriarchālajai, tai videi, tam, kāpēc mēs neklausāmies, ja sieviete vada. Kāpēc viņā mēs neklausāmies? Jo viņa, tā jau nav viņa, tā kā, kādā ziņā reizēm to arī vadot pasākumu, ja tu nevi neklausās, to arī sāc tā kā bišķi varbūt nevienmēr sāc skaļāk runāt, tu varbūt arī bišķi ieraujies. Vispār tāda interesanta tēma. Bet, mainās, protams, lietas ir nesalīdzināmi mazāk vai gandrīz neeksistējoši piedāvājumi būt dekorācijai kādam vīrietim, kurš vada pasākumus. Vīrietis vadīs, bet, balansādi smuki jau ir kā pāris, un tad tev ir baigi smukālā, galvenais, lai smuku vakarklēji, papēži, ieveidot mati un mapīt rokās, un tu tur, tā kā viņš ir pabeidzis teikt visu, kas jāsaka, tu saki, paldies. Tad metamies dejās. Un tā nolaid kautru plakstu. Un es domāju, ka ļoti daudz foršu sieviešu, kas arī mainījuši šo. Jā. Tāpēc es tādu sākumā arī teicu, ka mēs runājam par mūsu impro pirmie soļi tieši 17 gadi atpakaļ. Ir šīs lietas daudz mainījušās šajā laikā. Bet neviens neiedeva to tā. Tev jāatnāk pašai un jāiemīšas. Jāizcīnas, tā kā, jā. Jāiemīšas. Tāpēc es gribēju vaicāt, es vienkārši gribēju, es ar tādu cerību skatījos, ka varbūt kļūst labāk. Tā bija man tā doma, ka kļūst labāk. Jā. Mainās lietas, protams. Bet, ik pa laikam ir tādi piemēri, kur liekas, mums vēl ir tik daudz, kur vēl progresēt, jo ir protams, mēs kā divas sievietes, kas strādājam kopā šajā jomā, tad mēs to, protams, izjūtam, jā. Cik jūs? Protams, ir daudz labāk. Protams, ir daudz labāk. Pozitīvi. Mēs neesam tās tur, agresīvās. Nē, bet redz, mans pēc, ja ir sliktāk, tie arī sakt, ka ir sliktāk. Un tad, liekas, tas ir tā normāli. Bet, plumēģina kaut kāds vilkt apakaļ to deķi. Cik ilgi jūs esat kopā? Mēs jūs skatām, vajadzētu būt kādiem 8 gadiem tagad. Šķiet, ka ar 8 ar to mūžīgo kaut pauzi pa vidu, kas tur bija, kur mēs tur cīnījāmies, tur mēģinām turēt, cīnījāmies ar dzīvību. Jā, mēs tieši bijām tā labi ieskrējušies kaut kādā normālā vietiņā tikuši, kad bija Covid lockdowns un tā kā viss sabruka. Un tad bija tāds grūts posms, bet tad grūti to Covid lockdown laiku skaitīt tā kā iekšā, liekas, tur tāds kaut kas bija, kaut kas nebija. Bet jūs vēl skaitat iekšā, ja neskaitat? Nē, skaitam iekšā, jā, man šķiet, ka tas ir 2000. Nē. Vajadzētu, kādā 8 gadu atpakaļ, mums ir, jā. 8 gadu. 8-7 gadu, 8. Un tagad šī ir tā galvenā lieta, ko jūs darat, profesionāli. Neskaitot pasākumu vadīšanas. Jā. Improvizācijas teātrs un pasākumu vadīšana. Un kad jūs tikāt līdz tādam līmenim, kad šis ir vienīgais darbs, ko jūs varat darīt? Mums bija tāds viens kaut kāds brīdis, jūs kur mēs... strādājat kaut ko paralēli, piemēram? Jā. Es vispār esmu pedagogs pēc izglītības. Kāds pedagogs? Pirmskolas un sākumskolas. Un es strādāju bērndārzā, bet tad man bija... visi 15 dekrēti. Un es vadīju nodarbības arī bērniem. Un bija tāds posms, kad mēs bijām tā ieskrējušās, ka es sapratu, ka man jāgriež arī tās nodarbības nos.
Un tad tajā brīdī sapratu, jā, ka mēs esam ieskrējušās. Ir tas bailīgais, tas klikšķis, kur tu saproti, ja es šim veltīšu vairāk laika, tad man ir jāvelk tas laiks, un tad es nevaru vairāk darīt neko citu. Bet vai tas atpelnīsies? Un tad, man liekas, mums bija tās izvēles jāizdara, un tad mēs izdarījām, un tad šeku reku. Un tagad jūs esat šeit. Jā, pie Mārtiņa Laikams, podkāstā, kur mums maksā ļoti daudz naudas, lai piedalītos. Protams, jā, paldies, ka jūs piekritāt arī par honorāru. Jā, tas ir baigi forši. Un kad sākās izrādes, vai pirms šī koncepta, kur nāk viesi, kur es arī biju, vai bija vēl kāds cits koncepts jums, kur jūs, piemēram, tikai divatā spēlējat un aicinat skatītājus? Jā, mēs sākumā tikai divatā spēlējām, un mēs varam pačukstēt, ka šogad mums būs vēl viens produkts, mums būs šis viesu koncepts, bet mēs atgriezīsimies būs arī izrādes, kur mēs tikai divatā spēlēsim, drusku citā konceptā. Pie saknēm. Jā, pie saknēm atgriezīsimies. Un, pirmos gadus es neatceros, kad mēs sākām to viesu konceptu, bet pirmos gadus mēs tikai divatā spēlējām. Jā. Aha. Jā. Man liekas, ka viesu koncepts mums ir kaut kāds 4 gadus varētu būt. Vai 3? Redzi, būs laba tā laika. Laika kapsulas, datums. Tie datumi, jā. Tu pieminēji kaut to laika kapsulu. Uzreiz domāt, kas jau likt. Kas ir otra lieta, ko jūs likt laika kapsulā? Es cerēju, ka man vēl laiks. Humora izjūta es liktu, jā, abstraktās lietas. Humora izjūta ir, man liekas, ļoti svarīga lieta. Un tas, man šķiet, ir absolūti nepieciešams, lai tiktu galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem un ikdienu, parasto, un tiktu pāri kaut kādām lietām. Tas ir veids, kā tu satiecies ar jauniem cilvēkiem, kā tu saproties ar viņiem. Tas ir, tāda stīdziņa, ka, ja jums saskan, tad tur uzreiz kaut kas forši uzšķiļās. Jā. Es pieņemu, ka jums saskan humora izjūta. Jums ir atšķirības humora izjūtā vienai ar otru? Protams, mēs vispār esam atšķirīgi. Mums ir daudz kas līdzīgs un daudz kas ir vienojošs, bet mēs esam diezgan atšķirīgas. Tas jau ir tas klišejs, kas skan, bet tas iņu un jāņu. Noteikti tās atšķirības jūs kaut kādā veidā tieši dzen uz priekšu, varbūt. Man liekas, ka tas būtu arī grūti savā ziņā, ja mēs būtu super līdzīgas, izveidot tādu duo, jums būtu super līdzīga enerģija. Es nezinu. Varbūt arī tas ir palīdzoši, bet man liekas, ka tas ir normāli. Kas ir lielākā atšķirība jums? Vai tas vēl grūtākā gaidē kapsula. Jā, Šo paralēli jūs varat padomāt. Elīna, tu zini, ko tu liktu? Ko es liktu? Šit bija emocionālais, ja, ka jāliek kaut kāda emocija, tā kā breideks. Vienalga. Tad no tādām lietām, kuras nevar fiziski ielikt, es laikam liktu empātiju. Super. Lūdzu. Humora izjūta un empātija. Jā. Liekas, ka šis ir ielikts. 2 lietas jums ir ielikts, kopā 4 lietas. Izcili. Ļoti labi. Jūs tikko bijāt aizbraukuši uz Barcelonu. Pasakoju līdzi Instagramā. Izskatījās. Mūsu vienam video. Nē, jums tur vairāk, man liekas, ka bija. Varbūt. Es atceros vairākus. Es nezinu, kāpēc. Pa kuru laiku mēs bijām tik aizņemti? Mēs bijām ļoti aizņemti tur, jā, bet tā bija ļoti superīga pieredze. Mēs vispār kā pēdējos 3 gadus mēs cauri gadam sezonai atliekam naudiņu izaugsmēji. Un to naudiņu tērējām pagājušajā vasarā un aizpagājušajā vasarā braucot uz Berlīni, ņemot privātas stundas pie Inbal Lorī, kas ir ļoti superīgi improvizatori un improvizācijas pasniedzēji. Tā kā viņi strādāja tieši ar mūsu duo, lai mums iedotu degvielu. Jā. Un šogad mēs šo ieguldījumu gribējām veikt, aizdodoties festivālu, jo ļoti sen nebija būtis. Un tur arī ir brīnišķīgi pedagogi, jaunas pieredzes. Meistarklases, šajā festivālā tas superinteresantais bija tas, ka tas bija veltīts tieši muzikālajam impro, kas ir kaut kas, ko mēs arī grābstamies. Jūs to darāt ik pa brīdim? Mēs to darām, jā. Arī pasākumā, ko mēs vadījām Lampā, jūs dziedājāt. Jā. Tas ir tik forši ar Ozolu un Fiņķi. Jā. Jūs iemācījāties kaut ko? Iemācījāmies kaut ko iemācījāmies. Reiz pēc tam mēs braucām un mācījāmies. Nē, mēs noteikti kaut ko iemācījāmies un vispār arī paskatījāmies tajā muzikālā improvizācijas
tajā jomā tur pavisam citādi nekā tā improvizācija, kas ir tāda klasiskā, ko es teiktu. Tur vairāk tur visu laiku ir tāda mūzika, visu laiku dzied, un dzied labi, un tur harmonijās, un tās improvizācijas ainas ir tādas, apmēram, lai mēs pārlicam uz nākamo dziesmu, kur mēs, protams, koncentrējamies vairāk uz to tur stāstu vai uz kaut kādu tur joku, kaut kādu uz to tieši ainu. Un tad tā dziedāšana ir tāda, gribu daru, nedaru, ka, ja mēs jūtamies iedvesmotas, mēs dziedam, ja nejūtamies, tad nedziedam, bet tur tā visu laiku dzied, un kā dažādos veidos var dziedāt, un kādas improvizācijas, muzikālās improvizācijas spēles eksistē, un tad tur ir improvizācijas reps, un tur bija viens tāds reperis, kurš galīgi neesas pēc tāda tipiska repera, kā tu iedomājies reperi. Un bija nenormāli forši, mēs viņu plānojam arī gribētu atvest uz Latviju. No kuras valsts viņš? Lielbritānijas. Bet tas bija ļoti iedvesmojoši, ka būt tādā burbulī, kur visi ir jocīgi cilvēki. Mēs jau arī esam jocīgi. Bet visi ir jocīgi kopā un viens otru ļoti atbalsta tajā jocīgumā. Un ļoti radoši arī viss izrādes. Pa dienu ir meistarklases, vakarā ir izrādes. Mēs izvēlējāmies nespēlēt, negribējām spēlēt šajā festivālā, nemaz nepieteicāmies, jo mēs gribējām, lai šī ir arī tāda atvaļinājuma uzpildīšanās pieredze. Nav tas stress, jo mēs baigi stresojam. Jā, mēs baigi stresojam, pa visu. Un labi, ka tā, jo tad cilvēki bija dzirdējuši kaut ko pa mums, pat improdīķī, un ka tās latvietas, kas tā kā ir riktīgi atspērušās, un mēs iedomājamies, mums būtu tagad jāspēlē. Mēs arī tur neiedarētos tur visi ties mūziklos. Nē, gan jau kaut kā seju saglabāt mēs. Bija labi. Nē, seju noteikti. Vienkārši, tā kā bija citādāk. Ja jums būtu jāimprovizē, jūs tad angļu valodā improvizētu, jā? Jā. Kā jums ir angļu valodā improvizēt? Mēs to darām. Jūs to darat? Piespiest tos apstākļus. Nē, mums ir, protams, ir grūtāk mazliet, savā ziņā arī reizēm vieglāk, jo mazāk vārdu. Mazāk izvēles to var izdarīt. Jā, tad tu ātrāk pieņem tos lēmumus un tās izvēles, jo tas ir svarīgi improvizācijā. Bet gan jau, ka mēs varētu noteikti, gan jau arī kaut kad aizbrauksim uzstāsimies. Bet, pagaram gribējās vienkārši tā aizbraukt un tā kā nesresot par to uzstāšanos, par to, jo mums ir ļoti, man liekas, abām divām ļoti liela atbildības sajūta pret savu darbu un negribas tā, labi, kaut kā jau tur. Un tad mēs 70 reižu pārunājam visu, satraucamies, izdomājam plānu, pārdomājam citu plānu, psihojam, raudam, viss kaut kas stress notiek un tā. Jā, bet īstenībā savā ziņā arī aizbraucot uz to improvizācijas festivālu katru reizi, kur tajā reizēm tur, tiešām tie cilvēki rada fantastiskus konceptus un tik interesanti un radoši izmanto to improvizāciju un tā, bet viņiem, piemēram, publiku, ko viņi var sākt, ir, piemēram, kad 50 cilvēki. Tā kā mēs šeit esam ļoti, protams, arī tas ir daudz darba bijis un arī, bet arī tāds interesanti, ka mēs varam tādu lielu publiku savā, kas nāk uz mums skatīties, tas arī tāda liela privilēģija un tāds izņēmums improvizācijas pasaulē īstenībā. Mēs ļoti novērtējam to, jo tas ir tā kā... Latvijas improvizācija, ne jau tikai mēs. Tas ir... Mēs kā latviešu improvizātori. Skatītājs atgriežās un mēs viņa dēļ, protams, arī cenšamies, bet, ir tā, vienmēr ir pirms izrādes, vēl tagad mēs pārvācāmies janvārī uz lielākām telpām Tabaks fabrikā, un tā zāle tik milzīga, kā īstā teātrī. Un tad pirms tās izrādes tev ir jādabū sevi prom no tās vietas, ka tu saitajā spiedienā, ka šie cilvēki tērē savu laiku un naudu atnākus, un jūs tagad iesiet, neko nezināt, ko darīsiet. Un tev ir jāatkāpjās no tā spiediena, ko tava galva mēģina tev uzlikt, un jājūt viņu tikai kā tāda enerģija, un jābūt brīvam tajā, kas notiks uz skatuves. Jo, ja tu skatuves spēlējot domās par viņiem, tad tu nevarēsi izveidot nekādu ainu. Improvizācijā tev ļoti, ļoti jābūt šeit un tagad. Ja tur kaut kādu kanālu domā par to, kas tur notiek zālē. Ko kāds par tevi domā. Jā, tad tu palaidi garām lietas, kas ir svarīgas skatuves, kas notiek ar tavu partneri, ainu un tam līdzīgi. Jo improvizācija tas ir, balstās uz asociācijām visticamāk, vai ne? Tā kā, ka tev ir visu laiku jābūt asociācijai no tā, ko... Es redzu, es tagad jūtos, es ar diviem profesionāļiem mēģinu. Nē, asociācija. Improvizācija vispār. Uz asociācijām. Bet, Es teiktu visvairāk uz
redzēšanu un dzirdēšanu balstās. Jā, jo no tā jau izaug visvairāk ainas. Ja tev ir drosme tam ļauties. Protams, tu vari nākt arī uzreiz ar kaut kādu savu ideju vai impulsu, ja tev tāds ir, bet lai starp daudziem cilvēkiem izveidotos aina, tur ir jāredz un jādzird. Tur improvizācija ir tā kā viss un nekas. Tev jāzina viss un nekas. Tik jocīgi to konceptu tā kā pastāstīt, jo tās lietas notiek tā kā sekunde, mazāk kā, nezinu, vislāk pieņem visādas lēmumus, kaut kādas vienkārši mazākā sekunde, visu laiku tā kā notiek viss un nekas teoretiski. Ļoti jocīgi. Un jebkuru noteikumu, ko mēs tev tagad prezentējam, uzreiz var miljonus piemērus dot, kur tas pilnībā tiek apgāsts. Visi tie noteikumi ir vairāk tādas tā kā vēlamās ceļa zīmes. Vadlīnijas kaut kāda. Jā, bet tu pilnīgi noteikti vari izgriezt savu ceļu. Jā. Tajā atcaucoties atkal uz to lampas pasākumu, kur mēs bijām ar Ozolu un Fiņķi, es atceros, ka es sāku vadīt to pasākumu. Pirmkārt bija viena tāda ļoti neveikla lieta. Tu esi bieži sajaukt ar Aneti Konsti. To es biju aizmirsis. Ko tu atgādini? Ko tu atgādini? Piedodiet. Es vienkārši, es tik skaļi, tā kā pilnā pārliecībā teicu, dāmas un kungi, sagaidām uz skatuves Elīna Geita un Aneti Konsta. Un kaut kas man nesen vēl teica Alisa, kolēģis, sveiciens Alisai. Viņa teica, viņa YouTube'ā ierakstu noskatījās. Un viņai bija šķitis, ka tas ir tā kā joks. Ka es tā kā jau sāku kaut ko jokot. Mēs ļoti labi izgājām. Jā. Bet Anetē arī nesen kāds pienāca kādu un pateica, tev ļoti forši, tas, kaut ko paldies par to podcastu, kas ir, tas ir tavs podcasts. Jā, tā kā laikam cilvēki domā, ka uz Latvijā ir 2 sievietes. Jā, tā ir. Vibes Ipriezes Andejus. Un Aneti Konsta. Okay, bet ko es gribēju teikt šajā kontekstā? Es atcerējos, tad tas pasākums, un pirms jūs sākāt etīdes veidot, Aneti, tu man šķiet, ka man teici, bet Mārtiņ, vai tu izstāstīji cilvēkiem, kas ir improvizācija, vai viņi zina, kas ir improvizācija? Un es pie sevis domāju, bet īstenībā labs punkts, jo mēs pieņemam, es neesmu improvizators, bet es pieņemu to kā pašsaprotamu, ja improvizācija, tad viss tiek radīts uz vietas, bet ir cilvēki, kas to nezina. Mēs vienmēr sakam. Jā, un tie, kas klausās laikkapsulu šobrīd, un varbūt viņi nezina, kas ir improvizācija. Tas nav stand-up. Jā, jūs varat izstāstīt, tā kā. Jā. Tātad improvizācija un stand-ups ir 2 atšķirīgas lietas. Lai arī mūs vismaz 4 reizes nedēļā aicina uzstāties ar stand-up. Nopietni. Un savukārt komēdija Latvijas zēni teiks, ka viņam ļoti bieži piedāvā improvizēt. Tās ir 2 fundamentāli atšķirīgas lietas, kur kopīgais varētu būt tas, ka zālē skan smiekli. Bet tas, kas notiek uz skatuves, nāk no 2 ļoti atšķirīgām vietām. Jo stand-upā cilvēks sagatavojas, viņš raksta, viņš trenējās, viņš izmēģina. Viens lielākoties. Bet tas ir gatavs materiāls, ko viņš prezentē skatītājiem. Tur var būt kaut kādi improvizācijas elementi, kur viņš kaut kādu teikumu pieliek klāt vai noņem nost, piemēram, sarunājoties ar publiku. Bet tas tomēr viņa rāmis viss ir sagatavots un gatavs. Un tad Mēs improvizējam. Viss tas, ko mēs darām uz skatuves, to mēs radām, paprasām cilvēkam kādus ieteikumus vai iedvesmojamies no kaut kā, bet loģiski nav tā, ka jebkurš var improvizēt, atnākt un vienkārši stāvēt uz skatuves 3 cilvēki, kur nekad nav nodarbojušies ar improvizāciju, uzkāp skatuves un improvizē. Tā nav, ir ļoti daudz prasmes, kas ir iepriekš jātrenē un jāmācās lietas un jāizprot, kā rodas stāsts, kā rodas ainas. Tad ļoti ārkārtīgi daudz dažādas lietas, kuras var mācīties, kas palīdz improvizēt, kas palīdz radīt tos stāstus. Jā, tur ir tiešām daudz lietu, kas ir jāiemācās, lai tas varētu darīt labi. Jā. Lai varētu iet uz skatuves un tiešām nezināt, kas ar tevi notiks, zināt, ka mēs veidosim īsākas vai garākas ainas uz vienu ieteikumu. Piemēram, populārākais improvizācijas izrādēm ir vispār paprasīt skatītājiem vienu vārdu. Un viens ir skatītājs pasaka lietus. Kapi. Jā, vai viņš tur pasaka lietus sargs un viss spēlēt, piemēram, 40 minūšu dažādu ainu kaskādi no iedvesmas lietu sargs. Un tur tās asociācijas visiem spēlētājiem noteikti nāks talkā. Ir kāds ieteikums, kas jums ir salauzis prātu izrādē? Tā kā, labi, grūti jau atcerēties. Jā. Jo vienkārši
es kaut kā uz jums skatos, un es domāju, jūs varat tikt no jebkuras situācijas ārā. Jūs varat tikt ārā, bet es domāju, varbūt ir kādreiz. Drīzāk man prātu laustu tāds klasisks ieteikums, kā piemēram, kur šie varoņi atrodas toaletē. Tad pieņemt toaleti kā ieteikumu un nospēlēt kaut kā interesanti, atrast tur kaut kādu pagriezienu. Tas man varētu likt padomāt ekstra. Oi, mēs tik daudz esam toaletē spēlējuši tādas augstas un labas kvalitīvas ainas, nopietni. Bet es pat teiktu, ka tas ir tieši brīnišķīgi iedot tādu vienkāršu tādu ieteikumu, un tu atrodi veidu, kā to pagriezt un padarīt par ļoti tādu, kur galīgi nekas nav par toaleti. Tur ir cilvēku attiecības, kā viņi, nezinu, kaut ko tur risina un tā. Bet, kas salauž prātu, visādi cilvēki, visu kaut ko. Cilvēki ir tik radoši reizēm. Savā ziņā arī reizēm ļoti paredzami, bet arī ļoti radoši. Ik pa laikam kāds atrodas. Ik pa laikam arī kāds tur. Nesen mums vēl teica, kas ir šīs profesijas, kādas profesijas pārstāvis ir viņas, un tur viņi sanākās. Tā kā, es to nebiju dzirdējis, apsveicu. Bet kas ir sanākā profesija? Jā, kas ir? Bet man liekas, nemaz nav tā. Ir mīts, kas ir senākā. Bet īstā ir kaut kas, un es toreiz vēl domāju YouTubers. Un es tieši gribētu teikt kaut ko tur, tu domā šo, tā kā, kas ir loģiski, nav tas, bet es nevarēju tajā brīdī atcerēties, kas bija senākā, īstā senākā. Bet improvizatoram jāņem jebkurš ieteikums un jāspēlē. Protams, mēs varam paturēt savus sarkanās līnijas. Mums, piemēram, ieteikums raksta anonīmi cilvēku uz lapiņām. Mēs varam izlasīt to lapiņu un nenolasīt viņu skaļi, ja tā pārkāpj kaut kādas mūsu iekšējās sarkanās līnijas, kas ir jau arī izstrādāts. Jo, mēs jau mūsu vidē kaut ko daram tādā veidā, kā mums to gribās darīt. Skaidrs, visiem mēs nekad nepatiksim. Mēs varam tikai palikt godīgs pret sevi tā, lai mēs paši sev daudz maz būtu ciešums un tad būt kopā ar auditoriju, kuriem mēs tad patīkam, esam interesanti. Ko mēs ļoti novērtējam? Tiešām ļoti novērtējam skatītāju, jo improvizācijas teātris ir ārkārtīgi balstīts tajā sinerģijā starp skatītājiem un spēlētājiem. Un toreiz to mēs pasākumos arī izjūtam, kur varbūt var rasties iespējas, ka mēs esam izvēlīgāks, kuros pasākumos spēlēt, nespēlēt, bet tas ir tikai tādēļ, lai nodrošinātu kaut kādu kvalitāti, lai beigās jau gan klients, gan mēs būtu laimīgi, jo mēs nevaram tā kā citreiz ar skaudību skatāmies uz kādu grupu. Esam kuri var atnākt un nospēlēt. Un, protams, arī grupa vēlās, lai publika pievērš uzmanību, bet viņi var nospēlēt savu setu neatkarīgi no tā, kas ir ar klausītājiem, skatītājiem. Mēs nevaram nospēlēt savu setu, ja mums nav skatītāji, jo mums vajag to sinerģiju. Skatītāji dod ieteikumus, viņi sako līdz, kā tas top uz vietas, viņi var pielikt klāt. Tur ir jābūt tai enerģijai un savstarpējai, un tur ir tā maģija. Es esmu domājis par mūzikas grupām, ka viņiem ir nosīt paveicies, jo tev ir 10 dziesmas, 5 hīti, un tu viņus vari spēlēt uz riņķi. Bet stand-upā un improvizācijā tev ir visu laiku jārada jauns materiāls. Tu neies ar to pašu, visticamāk. Mēs dažreiz tādu skaudību esam skatījušies. Uz mūziķiem? Jā, ka tev ir kaut kādi ļoti grūti apstākļi, kur arī tu redz, ka tiem cilvēkiem rītīgi gribas dejot. Un tad tu esi atbrauc tieši tajā brīdī, kur tev ir jāspēlē. Un tad tu skaties, ka, Dievs, mēs ļoti neiedaramies šajā brīdī tieši spēlēt, ka visi grib jau trakot. Un tad tu tā kā skaudības, ka esi to mūziķi. Jā, bet mēs esam sākuši kļūt drusku izvēlīgāks, kuros konceptos mēs iedaramies. Un tas nav tāpēc, ka mēs gribētu visur, kur braukt, bet vienkārši mums ir jāspēj garantēt rezultātu, un galu galā cilvēki jau arī grib piedzīvot labu rezultātu. Viņa vienkārši tā atbildība ir mūsu pusē, jo mēs tiešām zinām, viņiem liekas, nē, tur jau viss aies, un mēs zinām, nesaies. Mēs zinām, mēs tur esam bijuši, mēs esam 50 reizes piedzīvojuši dziļu kaunu, lai varētu to šodien pateikt, ka nesaies šis te koncepts, kur cilvēki ar aliņiem slīdēs garām un mēs tur uz skatuves spēlēsim. Ne, mums vajag sasēsties, mums vajag savākties. Tur var būt dzēriens, tur var būt ēdiens, brīvs formāts, bet tur ir jābūt tai kopā sanākšanas momentam. Varam parunāt par kaunu. Jā. Kā jums? Kad jūs pēdējo reizi piedzīvojāt kaunu, bet uz skatuves, nevis dzīvē, varbūt. Pagājuši otrdien. Uz skatuves? Jā. Tas jau ir nesen. Jā, varbūt ne konkrētām dienām, bet... labi. Tas jau nebija neviena vaina. Tas vairāk bija tāpēc, ka tur tas jau bija tieši koncepts, kur viss staigā apkārt un tā. Un
Respektīvi, jums ir jāspēlē, cilvēks staigā apkārt un nepievērš uzmanību. Tas vasaras festivāla vaidīgs. Mēs šogad jau pagājušajā gadā nolēmām, ka mēs to vairs nedarīsim, bet šogad mēs uztaisījām 3 izņēmumus, kur mēs tā, tu tomēr pamējam. Gan jau būs ok. Te sola mums un tā. Tas bija tāpēc, ka mēs bijām tajā festivālā, un tur bija, un mēs te viņi visi stāsta, kā viņi tur mēģina savākt 50 cilvēkus, mēs tā, kā izlapušas. Sākam, jā, un tad mēs piekritām tiem 3 pasākumiem. Jā, bet pārliecinājāmies tagad gan ar sarkanu sev pierakstam, ka mums tiešām ļoti jāsako līdzi, ka mēs varam nodrošināt, ka tas impro, jo, ja tu nekad nebūtu par mums dzirdējis un nekad mūs nebūtu redzējis un būs slīdējis garām, tai arī ar Alīju tai brīdum skatoties, kas stāsta un ko viņas tur dara un tev jau kauns paliek skatoties. Jā. Tur ir jābūt kaut kādiem vides noteikumiem, lai improvizācija strādātu. Bet tā publika jau ietekmē arī mūs. Vai tu viņus jūti vai nejūti, vai tev šķiet, ka tu vienkārši kaut ko tur jocīgi runā. Un vienkārši tas viss koncepts uzreiz tā izirst, un tu vairs nekas nav loģisks tur. Es arī esmu daudz jūties muļķīgi vadot pasākumus. Man nav bijis jāimprovizē, bet arī, tā kā tu runā un cilvēki neklausās, un tu turpini turēt cietu un smaidīgu seju, un visi ēd vai kaut ko dara savas lietas. Jā, loģiski. Ko tu runā, tā ka visi ēd? Jā, paēst cilvēku, tu nebūs kauns. Taisnība, jā. Bet pagājušajā nedēļā kauns, un, piemēram, no tādām izrādēm, kur nāk populārie viesi, neskaitot mani, bet bija viens tāds zēns. Arī Mārtiņš bija. Tu tajās izrādēs arī ir kaut kas gadījies tāds... gan jau, ka ir. Gan jau, ka atkal jūs... Epizodus ir, jā, bet tu nekad uz skatuves nedrīksti iet tajā sajūtā iekšā. Tā kā, viss braucam tālāk, šis moments ir garām, viss nākamā aina iekšā un tam līdzīgi. Jo, ko mēs paši ar to vēl aizvien cīnamies? Bet loģiski cilvēkiem, kas pirmo reizi improvizē, viņiem viss kaut kas nāk laukā, kas arī mums ir nācis laukā. Ļoti bieži tas ir kaut kas rupšs varbūt, tas varbūt kaut kas muļķīgi pateikts, tas varbūt pilnīgs sastingums vai vēl kaut kas. Tās viss ir pilnīgi normālas lietas, kas šaujās laukā tajā spriedzes situācijā. Jā. Kā mēs esam ļoti saprotoši. Jā, jo mēs jau arī liekam cilvēkam ar vienu mēģinājumu nākt un improvizēt, kur mums ir bijuši tā kā miljons reižu, kur mēs esam izgāzušās, neizgāzušās un tā. Un mēs vienkārši liekam viņam paļauties uz to, ka mēs pietiekam daudz zinām, ka lai tas cilvēks justos labi, un vienmēr arī tas sanāk. Mēs arī mēdzam paši pieļaut. Solījām, un tad pēkšņi tu redz, ka tas cilvēks izmisis tur stāv, un tu tā kā, es nezinu, ko tagad darīt pats. Un tā, bet, protams, mēs pārsvarā jau lielākoties. Mēs ļoti cenšamies. Vai tam viesim ir superīga pieredze. Bet mēs esam savā ziņā brutālāks kā dejoru zvaigzni. Tiem ir vismaz vairāk mēģinājumu. Mēs tikai vienu mēģinājumu dodam tam cilvēkam un augstā ūdenī jālec uzreiz iekšā. Tāpēc mēs ļoti novērtējam, ka cilvēki drosmīgi un piekrīt, un mēs tiešām darām visu, lai tas ir jautrs vakars, tā kā foršs piedzīvojums. Tas bija jautrs vakars, tas bija superīgi. Man bija ļoti liels uztraukums, jo tas ir kaut kas neordinārs, ko es nedaru. Godīgi sakot, man pat lielāks uztraukums bija nevis no etīdēm improvizēt, bet tieši no tās stāstu daļas. Kaut kas tajā otrajā daļā, kur ir jāstāsta. Piedod? Nē, tā vairāk ir teikuši, jā. Jā? Jo kaut kas tajā ir, kad liekas, ka visi sagaida, ka būs smieklīgi, un tagad tev jāstāsta, un tā, bet laikam... Tā nav, mēs tagad visiem piekodinām, ka tieši mums ir bijuši ļoti nopietna atbilde uz jautājumu, jo tas tava atbilde uz jautājumu skatītāju kļūst par mūsu iedvesmu spēlēt. Un ja tā atbilde ir mega nopietna vai pacēl kaut kādu lielu tēmu, vai tu tur riktīgi tur sepies par, nezinu, kādu cilvēktiesību tēmu, tas jau mums iedod baigi labu bāzīti tālāk spēlēt. Tas mums ļoti pateicīgi. Ja tu riktīgi kaut ko tur jokojies un viss ir joks, un tur nav nekāda satura, tad mums īsti nav ko spēlēt pēc tam. Kā tad mēs pārspēsim šo rēcīgo stāstu? Jo tas jau bija smieklīgi, riktīgi. Nē, kad tas saturs parādās, bet mēs jau, kā mums stand-up žanra daži pārstāvi pārmet, tā jau tikai lūzeri improvizātori saka, ka nav jau visam jābūt smieklīgi, bet mēs tiešām uzstājam uz to, ka, protams, ka improvizācijas teātra izrādē ir jautri, tur valda jautrība, bet tur nav jābūt ik pēc 2 sekundēm smiekliem obligāti. Tur drīkst būt dažādas krāsas, tur drīkst būt arī aizkustinājums vai kāda
nopietnāka aina un tam līdzīgi. Nu, tas nav jāspiež no sevis, jo, kas arī tad notiek ar cilvēku, viņš visu laiku jokā sajiet. Tad nekas labs. Jūs esat domājuši, no kurienes jums ir humora izjūta tik laba? Nesat? Jo es zinu, uz ko es eju. Nu, uz ko tu ej? Par vienu lietu un par Aneti. Elīna arī varētu izstāstīt, bet par Aneti es atceros vienkārši. Tu man izstāstīji vienu interesantu faktu. Mēs filmējāmies vienā kopīgā projektā. Jā, bija tāds gadījums. Bija tāds laiks. Un man liekas, es tev vedu mājās tajā dienā, un tu ieminējies, ka tava mamma ir raidījumā Imanta Babīte. Elīna, tu to zināji? Es zinu visu par viņu. Maz lietas, ko viņi nezina, jā. Un man šis bija tik liels pārsteigums. Tu vari pateikt savas mammas vārdu un uzvārdu? Es varu pateikt viņas vārdu, viņa nav baigi publiskā persona, labi. Bet tie, kas jau atcerās, tie zina, bet man mamīga, filmējās Imantā Babītē. Viņa bija tā blondīna. Tas ir tas, kā veidojas manu humora izjūta. Jā, tur arī ļoti skaidrs dzimumu lomu sadalījums atbilstoši 90. Bet tie ar citu laiku ir, jā. Tas ir 90. stils, jā. Un tad mēs māsu skatījāmies Imantā Babītē. Arī pret bērniem nekāda cenzūra neeksistē. Vai tiešām vajadzētu šo bērniem skatīties? Vēl bija 2 kasetes, kur bija ierakstītas labākās epizodes, un tās mēs riņķi griezām. Tādā ziņā tas noteikti kaut kādu nospiedumu uz mani ir atstājis, bet vai no tā nāk mana humora izjūta, man grūti teikt. Bet gan jau kaut kāda daļiņa. Jā, tu gribēji teikt? Mums bija izrāde Angurē ar Jarānu kungu. Viņš bija mūsu viesis. Tā bija speciālā izbraukuma izrāde. Kā jums gāja? Labi gāja. Jā. Bija ļoti interesanti. Jarāna kungs zināja šo sasaisti? Viņš zināja. Savilka kopā. Bet jā, tas ir tāds leģendārs raidījums, leģendāri tēli. Jā. Tādā ziņā noteikti kaut kādu nospiedumu atstājis. Bet es nezinu, vai vispār var pateikt, no kurienes nāk. Jā, es arī tā domāju. Es domāju, man ļoti daudz mana humora izjūta ir veidojusies no improvizācijas un arī no kaut kā tur skaties, kur tu iemācies arī kā tas humors, kā viņš strādā, kā tu te joki rodas un tā kaut kādā veidā, protams, tur ir kaut kāda dabiska sajūta vai dabiskais comedic timing, kas kādam varbūt, kādam nav, kādam jāmācās. Bet man arī, mana mamma ir ļoti asprātīga, arī mans tēvs ir asprātīgs, bet es nezinu, vai viņi varbūt arī tas ir kaut kur, bet es neteiktu, ka es visu dzīves šausmīgi asprātīgi bijis. Nezinu, grūti pēkt. Es nezinu, man grūti saprast. Man liekas, ka tas attīstās. Varbūt kādam ir, varbūt drusku vairāk sākumā iedots. Bet atkal tad mēs varam runāt par vides ietekmi, kāda ir ģimene, vai viņi savā starpā jokojas, vai viņiem ir vispār prakse, mīļi pavilkt vienam otru uz zobu, un tur ļoti daudz komponents. Es saprotu, lai būtu asprātīgam, tev kā cilvēkam vispār jājūtas ērti un labi, man liekas, droši. 100%. Jā. Kaut gan es uzreiz varu oponēt, ka mēs esam stabili, varam uzreiz iedomāties to cilvēku, kurš joko, tāpēc, ka viņš jūtās neērti. Jā, bet tas pārsvarā nav smieklīgi. Tu runāji par labu. Jā. Nē, labi, es arī esmu ļoti daudz jokojis, kad es jūtos neērti, un reizēm ir smieklīgi, reizēm nav. Es arī, jā. Bet, jābūt jau, un tagad tu, man liekas, izcīni to cīņu savā ziņā ar sevi un varbūt ar citiem, un ka tu jūties labi un ērti pasaulē arī tad, kad tu esi neērtās situācijās, bet tu sevi tik daudz esi tā kā pabarojas un jūties, tā kā par sevi parūpējies tā, ka tu jūties pietiekami stiprs arī neērtā situācijā, tad, man liekas, vieglāk būt tādam asprātīgam dažādās vidēs. Es nezinu, ko es pateicu. Manā galvā bija tik loģiski. Izcili. Loģiski, visi joki nekad nevar sanākt. Tas ir arī kaut kas, ja tu vispār gribi darboties humora nozare, tad tev ir jābūt, tas šeit gan attiecās gan uz stand-up, gan uz impro. Tu nevari domāt, ka tu būsi labs vienā vai otrā vai vēl kādā citā humora atzarā bez kļūdīšanās. Tev ir jābūt ļoti, ļoti gatavam izgāzties un mācīties no šīm izgāšanās sajūtām, iet uz priekšu un uztvert to kā normālu procesa daļu. Jo tas nav tikai vienreiz vai divreiz, tā ir regulāra procesa daļa, kamēr tu mācies, tas vispār ir neizbēgami. Kaut gan visi lielie profesionāļi, kuru intervijas tu arī pieņemies, klausies, noteikti arī
savā jau lielajā kaut kādā zvaigžņu statusā, ko viņi sasnieguši, arī atzīmē, ka vēl aizvien notiek sliktas izrādes, ir slikti joki, nesanāk un tam līdzīgi. Kad jums pēdējo reizi bija, un par ko jums bija uztraukums kaut kāds? Uzstājoties, es domāju. Tikko. Jums vienmēr ir Jums vienmēr? Pagājušajā nedēļā, jā. Tajā reizē, kad tad arī bija uztraukums. Nē, kad bija pēdējais darbs, kad mums bija. Man bija sestdien. Jums vienmēr ir uztraukums pirms uzstāšanās? Neliels, jā. Normāls. Jā. Man liekas, ka vajag. Labi, bet kaut kāds liela... reizi, dažreiz ir tā kā tā mierīgāk. Tu saproti, labi, ka viss tur tā, bet tāpat tas uztraukums tāpat ir. Jo nav viena alga. Jā. Mums vēl nav viena alga. Tas ir labi. Bet kaut kāds lielākais nav palicis prātā. Toreiz mēs tā stresojām. Bet beigās bija vēl sliktāk nekā mēs gribējām. Pirms mūsu pirmās izrādes mēs bijām līdz baltajām pelītēm. Mēs tur smilkstējām. Tur bija ģībonis. Tur bija otrāk. Tur bija ģībonis? Jā. Bet tagad pēdējiem lampas cepienā. Lampas cepienā pirmajā gadā tad jau es atceros. Anete dziedāja bēdu maršu. Bēru maršu, nevis bēdu. Wow, šis ir tik jaudīgs šķaudiens. Viņi vienmēr šķaud tā, ka vajag tur kaut kādas mīkstinājums, lai viņi nesasitās. Japānā tsunami. Vārds nebija smieklīgi, fuck. Tas bija joks. Labais. Vai. Čito es no bērnības. Skalā no 1 līdz 10. Man patīk vecie bērnības joki. Šis ir vecais? Es pat nezināju tādu. Es nesaprotu. Es tādu tikai no bērnības atceros. Vārds, tāda izgāšanās. Labi, izgriezīšu to ārā. Nē, es atstāšu. Tici man, es to atstāšu. Pagad, tu Elīna nesaprati joprojām? Nē, sākam saprat. Nerunājam par to. Ok, labi. Tātad, lampas cepienā es sajaucu. Es domāju, ka jūs sakat lampas mūsu pasākumā. Jā, pirms šī pasākuma ar tevi arī mēs uztraucāmies, bet, ja mēs runājam par tādiem uztraukumiem, no kuriem tev tiešām jumtiņš varās ciet, tad tas laikam bija pirmajā lampas gadā, pirmajā reizē, kad mēs spēlējām kopā. Kaut kur pa vidu arī bija kādas epizodes. Kā jums gāja šogad lampas cepienā? Abi. Normāli. Runājam kaut ko. Nē, kā jau normāli. Nē, mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varējām būt otro reizi. Es noskatījos. Jā, bet varbūt tur. Mēs arī esam ļoti paškritiski cilvēki. Tā kā es, piemēram, noteikti šos ierakstu būsu, piemēram, Fiņķu Ozolu. Ne jau tāpēc, ka slikti gāja. Es jau manā atmiņā viss ir ok, bet es skatīšos vēlreiz, tad es uzreiz ieslēgšu ļoti lielo kritisko aci un improvizācija vispār video formātā ir ļoti slidens pasākums, jo tur tik kā uz dēlnes var redzēt visas kļūdas un kļūdiņas, kuras tad, kad tu esi uz vietas, izlīdzinās uz tā kopējā enerģijas līmeņa, bet tajā skaudrajā kadrā, tur nekur nevar aizbeigt no tā, ka tu redz, šeit vispār nedzirdēju, ko viņa teica, un kaut ko savu malu pāri, kā varēja kaut ko tik acīm redzam un pieļaut. Jo mēs tiešām esam ļoti paškritiski, un mums noteikti ir, man liekas, arī tas ļoti labi, ka ir tā sajūta, ka divas nekad nebūs gatavas, ka tas tāds nebeig, visu laiku gribas šito labāk, šo labāk, un tad varbūt reizēm tā paskatoties, liekas, tā kā pagaidām mums vajag mēģinājumu, bet kad mums uztaisīt mēģinājumu, kad darīt šo, jo šis ir jāizglāb, šis ir, un tā kā visu laiku šķiet, ka var vēl tā var, un šādi var, un tā, un tad reizēm to skatoties, liekas, tā kā, Dievs, mums jau sen vajadzētu šito labāk darīt, vai vēl kaut kas. Tā ir tāds liels prasības pret sevi, tāda liela atbildības sajūta pret sevi, pret tā. Nav doma vēl kādu paaicināt, un jūs būsiet 3. Mēs jau visu laiku aicinām kādu viesi. Tādā ziņā jau mēs tur esam 3. Bet tā jūs paliksiet pie šī formāta. Tā kā tas ir tas... Es domāju, ka ja mēs taisīsim kādu citu formātu, tad tas būs cits formāts. Tad būs 2+3 vai vēl kaut kas. Es domāju, ja mēs tavu māsa vai kāds vēl pievienotas, tad mēs būtu 3, bet tad izrādās, es uzzināju, ka ir 3 ir tāda grupa sieviešu. Un, Latvijā? Jā, ļoti forša grupa. Wow. Un tam bija tāds, mums būtu jādomā citas, jo te arī bija tāda forša vārdu spēle. Bet jau ir tāda, paklausieties, ļoti, ļoti brīnišķīgs. Bet mums ir idejas. Mums ir 2+3 izrāda. Jā, mēs gribam visu kaut ko, un
un tādā ziņā, ka jā, ja mainītos tur baigi konceptuāli formāts, tad jau mēs arī respektējot pārējos dalībniekus, ja tādi ir, tad mēs kaut kādu citu nosaukumu tam likt un tā. Bet pie divām arī visu kaut ko var piekabināt dažādu projektu ietveros, un tas ir arī kaut kas varbūt, ko mums kārojās, ka jā, mums patīk ar viesi, bet mums patīk arī divatā, to mēs šobrīd gribam ielikt pa vidu, un mēs gribam vēl kaut kādas idejas, jo improvizācija jau ļoti dažādi virzieni, kur iet. Vēl gribās visu kaut ko pamēģināt. Ko tik arī improvizācija nevar izdarīt? Es tik dažreiz arī tā kā aizbraucu pasties, ko citi dara ar improvizāciju, liekas, wow. Un var arī izdomāt trešo lietu, ko likt laika kapsulā ar improvizāciju. Jā. Vai ne? Jā. Nu, ko tad mēs tur varam ielikt? Šo krūzīti. Ko var ielikt laikam kapsulā? Ko jūs gribētu, piemēram, kaut ko, kas mazliet pasaka par jums kā personībām? Nu, es, piemēram, ieliktu iespējams Soprāno ģimenes visu 7-6 sezonu DVD, jo tas man ir tiešām, es teiktu, mīļākais seriāls, neskaitot Mafijas boss. Mafijas boss, Tonijs. Mafija. Tik bieza kā Liepājas kafija. Man pēdējā, starp citu, rinda sākās ar Liepājas kafiju. Viņa beidz ražot pagājušajā gadā. Es izpirku visu, ko varēju izpirkt. Vod Liepājas kafijas buņģiņu tu ielikt. Jā, tas daudz ko pasaka par mani. Tiešām? Jā, to bērnība, jo 90 bērniem deva kafiju. Jā, man vecām man deva. Tā jau tikai Liepājas kafija. Jā, ar pieniņu atšķirīt. Jā. Anet, kas raksturo mani? Kas man jāliek? Es nezinu neko par sevi. Es nezinu, kas es esmu vairāk. Es arī nezinu, kas tu esi un vēl mazāk, kas es esmu. Es nezinu, ko lai mēs liekam. Kāpēc mēs šo neizdomājam iepriekš? Vai ne? O, tā spontanitāte uzreiz visu var. Bet es man liekas, mēs esam sagājuši tā kā savā galvā liekam pārāk augstas likmes. Jā, jūs neliekat tik lielu tā kā prasības. Jo es tur kaut ko par cilvēktiesībām savā galvā domāju, tā kā godām tādiem. Bet neies jau pa īsto pasauli bojā. Šis ir tā kā joks. Nē, šis ir īstā. Tā ir īstā laikapsula. Labi, tur ir Dainu skapis, tur ir humora izjūta, un tad tur varētu vēl būt Backstreet Boys Millennium albums. Tev patīk Backstreet Boys, ja? Patika vai patīk? Jā. Super. Nē, esi bijusi uz koncertu tagad, kad viņi apvienojušies? Es gribēju, bet es pat biju nolēmusi iztērēt savus iekrājumus un lidot uz to Las Vegas savā dzimšanas dienā. Bet vai tu esi kaut ko dzirdējis, cik droši šobrīd ir ieceļot Amerikā? Es biju maijā. Nu jā, maijā varbūt vēl bija ok. Tagad sliktāk, jā? Pēdējās ziņas par to. Nu, es negribu spēlēt to ruleti. Zinu, man arī dzīvē vairs nav tā sajūta, ka... Tu esi ar tevi taču nekad nekas nenotika. Jā. 1 no 100, bet tu nekad neesi 1 no 100. Es pārāk daudz reizes esmu bijis 1 no 100, ar kuru notiek lietas. Negribu attapties pie tevis podkāstā stāstot, kā es izdzīvoju kaut kādu nometni. Nu, sorry. Nu, tur ir skarbi. Jā. Es ieliktu kaut ko. Es ieliktu kaut ko dzeltenu. Vienkārši kaut ko mazu dzeltenu šāles gabaliņu. Tev patīk dzeltenā krāsa? Jā, mīļākā krāsa no bērnības. Tiešām? Dzeltena? Jā, man liekas, tā ir laimes krāsa. Nāk raudens pēkšņi. Visi jābeidz šis podcasts. Paldies, čau! Tā, pagaid, pirms jūs skrienat ziņu, jums ir jāskrien. Nē, es varu to, ka nāk raudens. 2 īsi jautājumi. Nu? Saistībā ar to, ko tu tikko teici. Jā. Jums ir kādreiz uz skatuves nācis raudiens nesaistīti, piemēram, drīzāk tādā neordinārā pasākumā, nevis, piemēram, Ukrainas atbalstam, kas šķiet, nu, tur ļoti saprotam, kad nāk raudiens un tā, bet tādā, nu, tiešām komēdijas pasākums, ir kaut kas etīdi, vēl kaut kas tā nospēlē, ka tiešām nāk raudiens. Jā. Jā? Es vispār ļoti daudz raudu, nu, varbūt tagad mazāk, bet tagad atkal vairāk īstenībā. Tas bija mazāk, tagad atkal vairāk. No aizkustināja, no dusmām, no bādām, no prieka, no visām šīm raudu. Jā, mēs esam arī savāds izrādājis apraudājušās etīdes laikā. Jā. Tas ir forši, un tas ir tas, ka tā improvizācijas teātris piedāvāja iespēju paspēlēties dažādām emocijām, un nav jābūt visam tikai visu laiku smieklīgi. Godīgi sakot, skatīties arī nogurst no tā, ka visu laiku ir jāsmies drīkst, un tas improvizatoram jāmācās izturēt klusumu zālē, nekļūt atkarīgam no tā, ka visu laiku visi smējās. Zināt, ka viņi tāpat ir ieinteresēti arī skatīties, ka tu ilgi tur mūķē vaļā durvis un tam līdzīgi.
Un tur atrodas tad vieta ienāk citām emocijām, un tur tad var arī paraudāt. Jā. Sakraudāt, jau. Man tikko es biju ar vienu jūsu paziņu ilgi, mēs līdz 4 rītā nosēdējām un runājām vienkārši par lietām. Pēc tam pateiks. Jā, pēc tam pateikšu par lietām. Un uznāca raudiens. Man tā nekad nenotiek. Un es domāju, kaut kas šiftojās, kaut kas ir citādāk. Es esmu cilvēks. Tas ir ļoti savāds tāds moments. Nebija tā, ka es raudāju tā kā sābīgi, tā ritīgi. Kas arī būtu fine. Bet līdzīgs kā tev šobrīd tas moments. Vienkārši tā domāju, wow, tas bija interesanti. Interesanti ir to novērot. Otrs jautājums. Un tad mēs noslēdzam šo te pirmo daļu. Pirmo daļu. Mums ir jātieks vēl. Jā, man ļoti daudz ko mums ir ko teikt. Jā, mēs neko vispār nevienam. Mēs tikai sūdzējāmies. Tikai sūdzējāmies par dzīvi. Paraudāju. Ļoti labi. Starp citu, es gribu piebilst, es nezinu, varbūt šo atstāšu, varbūt izgriezīšu. Es jau jums ieminēju aizkadrā, bet ļoti iespējams šī ir noslēdzošā epizode šajā studijā. Un tāpēc raudāju. Varbūt, jā, un to man būs jāpārvācās un jāatrod citu studiju. Es vēl neesmu atradis citu studiju, bet šis ir diezgan unikāli. Varbūt šobrīd tas liekas sīkums, bet paies gadi un domāsim, kā mēs tajā studijā runājam. Jā, un kā mēs bijām pirmās viešņas jaunajā studijā. Jā, vai ne? Izcili. Tev austiņas aizgāja pa pieskari. Un noslēdzošais jautājums, kas bija alternatīvas jūsu nosaukumam? Noteikti bija jābūt alternatīvām. Jā. Mēs jau gājām uz plakātu drukāšanu. Mūsu dotu bija paredzēts saukt Anete Bendiku un Elīnu Geitu. Mums nebija nekāda ideja. Mums bija pārāk daudz ideju. Mēs izgājām cauri 20 ellas lokiem, domāju, nosaukumu. Mēs pat izmantojam internetā automātisko nosaukumu ģenerētāju un visu, ko mēs izmocījām. Bet mums ļoti gribējās, lai viņš ir vienkāršs un lai viņu var labi pārtulkot angliski. Jā. Un es gudināju drēbes un domāju, kas mēs esam? Mēs esam divas. Viss. Tā arī bija. Manā atmiņā bija kaut kāda mums saruna. Es atceros, ka mēs jau bijām tā kā... Mēs esam divas. Jā, ka mēs tā kā... Divas, un tu teici, tas arī angliski tik labi strādā, un man nemaz nepielec. Jā, bet bija tādā besī par to, ka kāpēc nevaram izdomāt kaut ko vienkāršu un labu. Jā. Un tāds divas tā kā pieleca, un tad arī aizgāja. Bet principā mēs jau bijām pasūtījuši pirmos plakātus. Un tad jūs... Anete Bendiku un Elīnu Geitu. Super. Bet jūs bijāt aizdomājušies par to dīvas momentu arī? Ja to jūs tikai vēlāk. To jūs jau uzreiz... Mēs gribējām, jā. Tas bija tikko tas, ko mēs stāstījām, ka mēs gribējām, lai nosaukums ir vienkārši un rītīgi labi tulkojas angliski. Es aizdomājos, tāpēc, ka es skatījos, man kamera strādā. Piedodiet. Jo es tieši pagriezos par tā Aneti un tā kā teicu to. Un Anete teica, jā, un tik labi angliski strādā. Un es nesapratu. Domāju, kā? Jā. Un tad man pielic. Un tad pielic. Jā. Anete Bendika, man bija jāpadomā. Un Elīna Geida, milzīgs paldies, ka jūs šeit bijāt. Man ir baigies prieks ar jums parunāties. Un vispār jūs esat superīgas un visu komplimentu. Paldies. Nāc uz jauno sezonu. Nāc iet manā vārda dienā, 8. oktobrī mēs sāksim. Ieplagojiet. Pēc tam Tusiks. Tusiks. 8. oktobrī. Jā. Pirmais viesis. Māra Upmane Holsteina. Aha. Un tad ir 22. oktobrī. Jā. Kad ir Fiņķis. Wow. Mums tā no vasaras viņš iekrita sirsniņā. Un kurā vietā, jo jūs teicāt, jūs nomainījāt tabaks? Tabaks fabrikā. Mēs no janvāra esam tabaks fabrikas lielajā tajā zālē bailīgajā, tāpēc lūdzu nāciet, lai mums nav bailīgi. Jā, aula.lv. Es reāli jums novēlu katru izrādi palādījumā. Bet pilnīgi reāli. Jā. Tur nav divu domu. Pagaid. Šis ir vienmēr katram podkāstu viesim es lūdzu uzspiest podziņu. Mirklīti. Nospied podziņu. Tas ir outro džingliņš. Ko tu gribi, lai es šito te? Varbūt jūs gribat... Nav, mums jāiet prom. Nē, tikai jāuzspiež. Jā. Paldies, čau!